Laipni lūdzam Unimaks darbnīcā. Divdaļīgās durvis vai, ja vēlaties, darbnīcas vārti jau lielākoties ir pabeigti. Trūks tikai slēdzene furnitūra Eņģis un virsmas apdare. Mūs gaida dažādu darbu un tehniku daudzveidīgs sajaukums. Kā jau tika minēts pirmajā daļā, spārna malās radušies caurumi dēļ rievām dēļ aizmugurējā pusē, kuras ir labi aizpildīta špakteli. Šiem nolūkiem vislabāk piemērotas izturīgas divkomponentu masas. Poliestera špaktele gan ļoti ātri sacietē, bet vizuāli neizskatās pārāk pievilcīgi. Ja izmantojat pārklājumu krāsu, tad nav par ko uztraukties. Tomēr, ja vēlaties saglabāt koka izskatu, varat izmantot, piemēram, epoksīdas veķus. Kā pildvielu var izmantot koka skaidrs līdz pat attiecībai 1:1. Iegūtā masa ir bieza un neizplūst tāpat kā paši sveķi. Rezultāts ir gan tumšāks nekā priede, bet tas joprojām izskatās labāk nekā pelēks vai balts poliesters. Turklāt, ja izmantojat tumšu lazūru, varat krāsu saskaņot. Oriģinālajām durvīm nebija slēdzenes, bet tikai aizbīdnis un aizbīdnis. Pirms gadsimta staļos tas vienkārši bija pietiekami. Ar visu cieņu pret mūsu senčiem, pat ja viņiem būtu mūsdienu tehnika, viņi arī nekrāmētos ar akmeņiem un visur izmantotu gāzbetonu, ģipškartonu, līni ar sietu un silikonu ar putām. Tāpēc, lai gan esmu vecmodīgs, es atļāvos nelielu inovāciju iefrēzēt slēdzenes ar cilindrisku ielikņu veidā. Caurums iefrēzēšanai es izveidoju ar kolonas urbimašīnu, izmantojot urbi ar 16 mm diametru. Sākotnēji es to savienoju ar akumulātoru urbimašīnu un pēc tam notīrīju ar kaldu. Iedziļinājumu slēdzenes priekšpuses iegremdēšanai es izfrēzēju ar vielu frēzi, kuras diametrs ir 19 mm. Augšējā frēzē ar paralēlo vadot paveica lielisku darbu. Arī caurums rokturim un cilindram var frēzēt, nevis urbi. Tādējādi vienkārši tiek nodrošināta perpendikularitāte. Ārējo plāksni izgatavoju no lokšņu tērauda un saglabāju sākotnējo dekoratīvo profilu. Es griezu lokšņu metālu ar lokšņu metālu šķērēm. Viņš noslīpēja līknes ar fleksi. Sākotnēji pietika ar vienu caurumu, bet tagad tiem jābūt diviem. Viens rokturi un otrs cilindriskai ielikņi. Rokturu vietā, kas izskatās kā dūre acī, es izmantoju oriģinālo aizbīdņu rokturi ar pielāgotu 4 stūri. Un veco ārējo aizbīdņu varētu izmantot vismaz kā dekorāciju. Pie iefrēzējumās slēdzenes pieder arī pretgabals otrajam spārnam. Es to pieskrūvēju vietā, kur tam jābūt. Es iezīmēju gan ārējās, gan iekšējās formas. Iedobes aizbīdņiem var izurbt ar urbi. Iedobes metāla plāksnes ieliekšanai. Visātrāk ir pabeigta ar kaldu. Tā kā tas ir replika, es izmantoju eņģis no oriģinālajiem vārtiem. Tomēr bija nepieciešams tās kārtīgi notīrīt ar tērauda suku. Ideāls ir tīnas veida suka uz leņķes lītmašīnas. Pēc tam seko pasivācija ar rūsas noņēmēju, un, ja kāds vēlas, eņģis var sakopt, piemēram, ar tā saukto kalēju krāsu. Abus vērtnes es ievietoju ailē, paliku apakšā un noregulēju tā, lai tām būtu atbilstošas spraugas un tās būtu līmenī. Tad es uzliku eņģis uz virām un noregulēju spraugas līdz galam. Eņģis es piestiprināju paralēli durvju augšējai un apakšējai malai. Stiprināšanai es izmantoju izturīgus skrūves ar pusapaļu galvu, lai lielās galvas piegulētu visā virsmā. Caurumiem jābūt patiešām perpendikulāriem, tāpēc priekšurpšanai es izmantoju urpšanas statīvu. Atliek vēl piestiprināt arī oriģinālās notīrītās aizbīdnes un izgatavot pārklājuma līstes. To malu malas es noapaļoju ar to pašu profilfrēzi, ar kuru es veidoju izliekumus uz pildījumu. Ir vērts pieminēt, ka šīs durvis ir tikai pirmajā acu uzmetienā replika. Patiesībā oriģinālās bija dēļu durvis, tāpēc vertikālie dēļi bija savienoti. Ar šķērsijām un no ārpuses tiem bija piestiprināts rāmis un horizontāli dēļi. Šīs durvis ir līmētas, tāpēc tās turas kopā arī bez šķērsijām. Ja kāds vēlas saglabāt perfektu vizuālo atbilstību, viņš var izveidot šķērsijas no iekšpuses, pat ja tās nepildīs nekādu konstrukcijas funkciju. Virsmas apdare ir individuāla lieta. Tomēr, ja runājot par priedi, ir jāņem vērā, ka tā saulē mēdz izdalīt sveķus. Ir pieejami izolējoši pārklājumi, kas novērš aizsardspārklājumu bojāšanos. Tomēr es izvēlējos lincēklu eļļu, tāpēc laiku pa laikam man būs jāizmazgā izplūstošie sveķi ar acetonu un jāatjauno eļļas pārklājumus. Nu, varbūt ar laiku, kad tas pāries. Es izlemšu par aizsardspārklājumu. Vislabāk iespējams skāra platīna pārklājumu.
Tātad durvis jau ir gatavas. Aiz tām slēpjas Unimaks darbnīca, un es jau gaidu, kad atkal satiksimies tur pie kāda darba, mašīnas vai darbnīcas aprīkojuma.